Un šodien pie tevis nāk meditācija enerģijas harmonizēšanai, jeb atceramies, ka mūsos ir abas aktīvā un pasīvā enerģija, sievišķā, vīrišķā, viņu un ņaņu. Šodien ar elpas vingrinājumu centīsimies tās harmonizēt, padarīt mierīgāk šīs abas puses, un šī ir meditācija, ko abejādi var darīt gan stresa situācijās, gan tad, kad jūtam, ka esam pārāk pasīvi un vajadzētu mazliet vairāk enerģijas. Jo tad, kad mēs esam balansā, harmonijā, mums nav sev kaut kur jāpiespiež, bet mēs ļoti viegli varam darīt lietas, gan kas ir aktīvāks, gan kas ir pasīvāks. Iekārtojies ērti meditācijas pozā, tu vari gan sēdēt, gan būt ar pēdām uz zemes. Ja ir ļoti grūti nosēdēt, protams, var arī atlaisties uz grīdas un gulēt. Neiesaku to darīt gultā, jo tad būs tāda lielāka iespēja, kad mēs aizmigsim, jo gulta tomēr mūsu prātim ir vieta, kur mēs atpūšamies un guļam. Kad es iekārtojusies, liec kreiso plaukstiņu sev klēpī un labo cel pie sejas. Mēs darbosimies ar īkšķi un mazo pirkstiņu, ar īkšķi taisot ciet labo nāsi un ar mazo pirkstiņu kreiso nāsi. Plaukstiņi pirkstiņi ir kopā, izņemot īkšķīti un mazo pirkstiņu. Un ar labo īkšķīti šobrīd taisam ciet labo nāsi, izelpojam visu gaisu ārā caur kreiso nāsi. Un lēnām jāpa caur kreiso nāsi. Tad taisam to ciet ar mazo pirkstiņu un izelpojam caur labo. Atkal ieelpa caur labo. Taisam to ar īkšķīti ciet, izelpa caur kreiso. Ieelpa caur kreiso. Aiztaisam ciet. Izelpa caur labo nāsi. Lēna ieelpa, taisam ciet ar īkšķīti un lēna izelpa caur kreiso nāsi. Dziļa ieelpa caur kreiso nāsi, taisam to ciet ar mazo pirkstiņu un lēna izelpa caur labo. Dziļa ieelpa. Taisam ciet, lēni izelpa caur kreiso. Lēni ieelpojam caur kreiso. Taisam ciet un izelpojam caur labo. Turpin šādi nākamās 3 minūtes.
Un lēnām atgriežamies pie parastas elpas. Laižam abas plaukstiņas klēpī, jeb brīvi uz ceigaliem. Un pastamies, kā ir vienkārši elpot caur abām nāsīm, nekontrolējot. Kā ir sajust sevi harmonizētāku, mierīgāku, balansā. Un tu vari iztēloties tās dzīves jomas, kurās tev šķiet, ka nav līdzsvars, un šobrīd viņas nolīdzsvarot. Es ietveršu līdzsvaru tādā jomā, tādā notikumā, tādās un tādās attiecībās. Man izdodas, jo es nāku līdzsvarot harmonijā. Es ienesu harmoniju attiecībās, savā mājā, savā darba vietā. Man izdodas. Un paliec vēl kādu mirkli ar sevi, savām domām, saviem vēlējumiem sev. Ja tev gribās vēl šo elpu pielietot, droši lietot jebkurā laikā, jebkurā vietā, kur tu jūties ērti. Un ikdienas praksa šādai elpai noteikti jau varēs pēc pāris dienām redzēt rezultāts, kad ir vairāk miera, vairāk līdzsvara tavā dzīvē. To arī tev novēlu, lai tu to piedzīvotu, lai tev izdodas